Čau! 7. video. Video sākšu ar latviešu rēpu. Jo man patīk. Palikšu klusāk. 7. video. Šis video būs tāds kā updates vairāk. Jūs jau redzat, kad mēs esam pie mani Growbox šoreiz. Nevis pie mani draugu Growbox. Tur mēs kaitas pa galdu. Tinies. Ok, cool. Bum! Sēkla. Es negribēju taisīt ātrāk 7. video. Es gribēju jums parādīt, ka ir izšķīlusies un kad viss ir kārtībā un Grows tiek uzsākts un viss ir cool. Sēkla ir Cherry OG. Aug 9 dienas, sēkla ir izdīga uz 2 dienas, gaisums uz 24 stundām stāv un pH līmenis. Es teiktu, ka, pēc acis skatoties, es teiktu, ka varētu būt kādi 6, jo pirms tam veidojās tādi ļoti plāni sūniņi pa virs, un tas nozīmē, ka pH ir zems, un es to izlaboju ar puskarotītu sodu, vārāmo sodu, pieliku ūdenim, kur es ielēju te, un tas paceļ pH, un tagad varētu būt pH būt, kādi 6,5, 7, un tāpēc mazā ķirsīte, karoči aug ļoti labi, un viss ir cool. Jā, lai būtu tuvāk gaismām, es uzliku pa virs šitam te, tādam, kā sabūferam, viņš ir aktīvais, bet tāds vājš, kā 30 vati viņam tikai ir. Un jā, mans nākamais projekts būtu ielikt šitās, tā jūs jau neredz, kur veņķikus, es viņus atdalīšu un salikšu tā strateģiski pa Growbox, lai gaisa cirkulācija ir tāda super optimizēta. Un to man darbinās šitas baroklis. Un ja jūs nezināt, kā pielaist barokli ārpus datoru, kur paņemat šito 12 pinu konektoru, un vienkārši redzat, salaižat uz īso zaļo un melno vadu, karoči. Viņi ir kopā, es paņēmu vienkārši saspraudu saloci un iebāzt iekšā un salaidu viņu uz īso, un tad baroklis katru reizi, kad jūs nospiedīs, šito figiņu, viņš startēsies, jo tāda mācplata piedarbina barokli. Viņi mācplata, kaut kāda programmatūra tur iekšana šīt, viņi vienkārši uz sekundi salaiž uz īso šitos konektors, ne jau uz īso, tas viss, protams, speciāli tas tā notiek, bet, lai ārpus mācplātas to izdarīt, vienkārši salaiž melno un zaļo uz īso, katru sekundi, un tas tā kā mašīnai starters aiziet un baroklis aiziet. Tad šitā ir vienkārši vieglāk, lai nav jāčakarēs vadiem, vienkārši ieliek bleķīt iekš, un katru reizi, kad piespraudīs pie strāvas, viņš aizies, un viss veņķik, un viss strādās. Jūs tas laikam ir ārpus pa tēmu. Jūs laikam domā, kas tas tāds ir. Tas ir vecs skaļruns, kuram saplīs gumija, kur es salīmēšu šodien taisīju, kuram es nomainīju to augšējo. Un jā. Tas es zinu, ka tas ir off topic nereāli, bet, karoči, vecs S30 kaste no Krievu tām tumbām, un kur salīmēja te augšas visas, piestiprināju aizmugurē pasīvu filtru, kur, karoči, te nāks iekšā signāls tiek uztaisīt basīgāks ar šo kastīti un aiziet uz šitiem, kur pēc tam es pieslēgšu skaļru un kad līmi izžūs. Tas tā. Jā, runājot par Grow. Visticamāk, kad es barokli likšu ārpus Growbox, lai būtu vēl optimizētāka temperatūra. Ar sēklu arī viss cool, karstums pagaidām nav problēma. Un jums liekas, ka varbūt sauss tā zeme ir. Viņa liekas tikai tāpēc, ka es uzbēru vēl svaigi bišķi pa virsu. Tikai lai vairāk tā zeme ir, bet tā viņa vēl, viņa baigi mitri ir. Viņa mitri un silti un viss kārtībā. Tas tā, lai jūs neuztraucas.
Un jā. 5 minūtes jau es īsti nezinu, ko varētu vēl pastāstīt par to, ko es esmu sadarījis pēdējā laikā. Jā. Jā, šitas būs tāds vairāk īsts video. Sveiciens Misteram Džo, jo, viņš mūs izglāba vakar. un tā, jā, viņš sapratīs. Un pretty much that's it. Nākamu update uztaisīšu, kad jau būs paudzes lielāks, varbūt nedaudz. Un jā, un tad varētu es jums parādīt, kā es topoju savus augus, lai iegūtu bušīgāku krūmu, kas arī beigās noved tev pie lielākas ražas. Jā. Pēdējie megabaiti aizslīd no manas telefona atmiņas. Ok. Līdz nākamā reizē.